Protams, nākamā gada budžets sociālajai jomai un samazinājumiem, kas skar sociālo jomu, ir ļoti būtisks. Un tas, ko šis budžets šodien piedāvā, respektīvi sociālos pakalpojumus, attiecas gandrīz uz ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Tā skaitā arī uz šo cilvēku grupu, kas saucās cilvēki ar invaliditāti, kuri arī saņem pakalpojumus no sociālās apdrošināšanas sistēmas budžeta. Ja mēs runājam par 2011. gadu, tad es varu pilnīgi droši roku uz sirds liekot teikt, ka nekādi samazinājumi attiecībā uz pabalstiem netiek plānoti. Tātad visi šie pabalsti un pensijas un piemaksas pie invaliditātes pensijām, kādas tās uz šo brīdi jau saņem cilvēki turpinās saņemt arī 2011. gadā. Ja mēs runājam par invaliditātes pensijām un piemaksām pie invaliditātes pensijām, tad šeit zināmas izmaiņas mēs varētu iespējams sagaidīt ar 2012. gadu. Jo šobrīd koncepcijā par sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtspēju tiek plānots, ka ar 2012. gadu tiks noņemtas piemaksas jaunpiešķirtajām vecuma un invaliditātes pensijām. Tātad runa ir par jaunpiešķirtajām. Runa neiet par tām, kas šobrīd jau ir piešķirts. Jau ar nākamā gada 1. janvāra tiks noteikta prognozējumā invaliditāte. Tas nozīmē, ka slimības vai traumas radītu funkcionēšanas ierobežojumi, kuri faktiski gadījumā, ja netiek sniegt nepieciešamie vai no ārstniecības vai no rehabilitācijas pakalpojumi, var būt par iemeslu invaliditātes noteikšanai. Šobrīd valstī ir vērojama tāda tendence, ka mums diezgan strauji palielinās cilvēku ar invaliditātes skaits. Un pavisam nesen mums bija tikšanās arī ar Valsts darba ārstu ekspertīzes komisijas vadību, kur mēs arī darba kārtībā analizējām šos statistikas datus. Un faktiski arī darba ārsti redz, ka šajā sistēmā ir nepieciešams pilnveidot invaliditātes, faktiski šo prognozējumās invaliditātes noteikšanas lietu. Un līdz ar to ar nākamo gadu ir plānots, ka personām ar prognozējumu invaliditāti tiks izstrādāti rehabilitācijas plāni, ko veiks vai nu tie būs ģimenes ārsti, vai nu tas būs ārstējošais ārsts, kuram likumā tiks iestrādāta kā obligāta norma, izstrādāt šo rehabilitācijas plānu līdz tam brīdim, kamēr cilvēkam vēl nav noteikta šī invaliditāte. Ja mēs runājam jau par cilvēku, kuram invaliditāte ir noteikta, arī šeit būs jāizstrādā šie rehabilitācijas plāni, tikai šajā gadījumā šos plānus izstrādās sociālais dienests jau sadarbībā ar ārstējošo ārstu vai attiecīgajiem speciālistiem. Izmaiņas, kas būtībā būs saistītas ar prognozējumu invaliditāti un visu iespējamo pasākumu kopumu, kas vēl būtu vai nu ģimenes ārsta vai no ārstējošā ārsta ziņā šo cilvēku izārstēt, lai cilvēks, teiksim, nenonāktu līdz situācijai, kad tiek piešķirta invaliditāte. Un šis laika periods būs arī ierobežots, kad cilvēkam būs jāizstrādā šie rehabilitācijas plāni. Pēc esošās situācijas ir tā, ka cilvēks, kurš ir faktiski jau jūt, ka varētu būt kāda funkcionēšanas ierobežojuma, nonākot pie ģimenes ārsta, būtībā šobrīd nav šīs obligātās prasības ar cilvēku strādāt jau preventīvi. Nogaidot šo slimošanas laiku, kas ir likumdošanā noteikti 6 mēneši, kamēr cilvēks var būt uz darba nespējas lapas, faktiski nonākot valsts darba ārstu ekspertīzes komisijas pārstāvju redzeslokā pēc 6 mēnešiem, nākas secināt, ka šis ir laiks, kad atgriezeniski vairs neko izdarīt nevar. Šis laiks ir nokavēts, kad ar cilvēku vēl varēja strādāt, kad ģimenes ārsts izstrādājot šo rehabilitācijas plānu, vēl varēja šo situāciju labot, un cilvēkam nebūtu jānonāk jau statusā, kad ir piešķirta invaliditāte. Ar nākamā gada 1. janvāri bērna ar invaliditātes statusu noteiks bērniem līdz 18 gadu vecumam. Vēl atsevišķi par dažādām lietām attiecībā uz jauno likumu, kas varētu interesēt cilvēkus. Ar 1. janvāri tiks nodrošinātas psihologa konsultācijas, un tās būs nodrošinātas ģimenēm, kurām bērnam invaliditāte ir noteikta pirmreizēji.
Tātad valsts šādu pakalpojumu nodrošinās. Tāpat līdz 2012. gada 31. decembrim Labklājības ministrija plāno uzsākt arī tādu pakalpojumu piedāvājumu, kā līdz 10 stundām nedēļā cilvēkiem ar pirmās grupas redzes invaliditāti arī tiks piedāvāti asistenta pakalpojumi. Tāpat no 12. gada, 1. septembra, būs paredzēta nodrošināt asistenta pakalpojumus izglītības iestādēs arī cilvēkam ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu vai arī bērnam ar invaliditāti, kuram, pamatojoties uz valsts komisijas ieteikumu, šajā, kā jau es sākumā minēju, individuālās rehabilitācijas plānā ir noteikta asistenta pakalpojuma nepieciešamība. Protams, tas ir darbs, pie kā šobrīd strādā arī Labklājības ministrijas speciālisti pie šo pakalpojumu ieviešanas. Un tās ir būtībā tās galvenās lietas, par ko es šodien arī varu pastāstīt.